Patreiz tā maziņā, kas brauc laiviņa, tā ir Kalifornijas skipu laiva ar piekaramo motoriņu. To var jebkurš gribētājs pat bez tiesībām uz ūdens transportu var iznomāt un šeit izzināties mūsu Rīgas ūdenskrātuvē. Bet kā būtu vēļi, no Daugava parāda priekšmeti. Jā, Daugava parāda savu varanumu. Grūti ar tiem airīšiem. Daniel. Jā, dod daudz. Madars, vēlreiz. Rūplis. Laimers un vīgriežu vāli, smaržo pēc laimes pie Daugavas. Kāda tad ir bijusi šī diena? Ļoti notikumiem bagāta. Sākot ar rīta cēlienu, kad bija pūtvējiņi ieslidējums Daugavā. Pats piedalījos. Sākums jau vien bija tā, ka spīdēja saule tiešām, un pašā brīdī, kad mēs te bijām laivās, tas lielais lietus nāca virsū melns, palika tieši tā mūzikas skaņa, tiešām atgādināja filmu Pūtvējiņi. Tālāk notikumi bija gan nāca šienes mēģinājumi patīties, kā man draudzene uzstājās, gatavojās koncertam. Un tad vakarā šis koncerts. Un no šī koncerta tad visas tās sastāvdaļas, kuras tad ir tādas? Dejas vai dziesmas vai aktīvi? Vairāk ir, protams, dejas, jo pats kā dejotājs esmu, bet arī dziesmas, protams, no filmas ir redzējis un īpaši tādas nozīmīgi, tādas, kas saka, dvēseliskas ļoti iespaido. Tu pats esi ikšķilietis, vispār šādi šeit sarīkojumi, kāpēc tas ir vajadzīgs? Pirmkārt, tas vajadzīgs, lai pirmkārt šādi ieslidējumi tieši, lai jauniem cilvēkiem pastāstītu par mūsu vēsturi arī, un lai notiktu kaut kas, lai cilvēki gūtu, kā saka, arī emocijas ļoti labas, jo šais laikos ļoti grūti, lai dzīves apstākļi tādi, ka vairāk tādas priecīgas mirkļus vajag vairāk.